Sveiki, es esmu Rudolfs Zuderevs, mājaslapu izstrādātājs un programmēšanas kursu pasniedzējs. Tā kā ar vien vairāk cilvēku izrāda interesi par karjeru IT un arī ar vien aktuālāk kļūst izstrādāt mājaslapas personīgiem projektiem un uzņēmumiem, mēs esam izstrādājuši kursu, kurā tad iespējams apgūt šīs web tehnoloģijas, jo pats pēc savas pieredzes zinu, cik neskaidrs var būt šis pirmais solis, ko spērt topošam IT speciālistam, tehnoloģiju entuziastam, lai uzsāktu savu ceļu IT pasaulē. Pats, kā mājaslapu izstrādātājs, darbojos jau 7 gadus, sākot no projektiem, kas ir startup vidē, kur nepieciešami varbūt 2 līdz 3 programmētāji, līdz pat milzīgiem internacionāliem projektiem, kur darbojas pie vienas mājaslapas 100 programmētāju komandas. Un visi caur šiem projektiem man ir nācies uzņemt un apmācīt jaunos komandas dalībniekus, jaunos IT speciālistus. Un tad visu šo gadu laikā ir akumulējusies tāda kā zināšanu bāze, uzdevumu un teorijas materiālu bāzi, ko es vēlētos padarīt pieejamāku jebkuram, kurš vēlētos apgūt šīs web tehnoloģijas, jo līdz šim tas ir bijis iespējams vien augstskolās vai arī tad, ja ir pārvarēta šī robeža un jūs jau esat uzsācis savu karjeru kādā IT uzņēmumā. Bet ir skaidrs, ka daudz vairāk cilvēks vēlās uzsākt ceļu IT pasaulē, un šis pirmais solis ne visiem šķiet viegli atrodams vai pieejams. Visinteresantākais un aizraujošākais projekts, kurā es esmu darbojies un kurš arī man ir ārkārtīgi motivējis parādīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, cik aizraujoši ir darboties IT projektos, ir bijis latviešu jaunu uzņēmums Catchbox, kuri ražo mētāju mikrofonu. Un šis mikrofons, protams, arī ir jāpārdod mājaslapā. Pie tam katru mikrofonu ir iespējams izvēlēties savā dizainā, pielāgot dizainu, izvēlēties dažādas komplektācijas, dažādas komunikācijas iespējas ar pašu uzņēmumu un informācija par katru produktu ļoti tehniska, un tam visam arī, protams, jāizstāsta lieliski. Un aizraujoši noteikti bija tehnoloģiskā daļa un ieviest IT procesu jaunā uzņēmumā, kurā tas vēl pavisam nav, bet arī jebkurš programmētājs, ka viņš darbojas ar kādu uzņēmumu mājaslapu, viņš iepazīst pilnīgi visu biznesa loģiku. Un tas noteikti ir viens no aizraujošākajiem aspektiem, ko daudz palaiž garām par programmēšanu, ir šī te pasaules iepazīšana caur tehnoloģiju, caur mājaslapu. Un šajā kursā tas, ko mēs apgūsim, būs HTML, CSS un JavaScript, kas ir tādi kā stūrakmeņi jebkurai mājaslapai. Un šajā ievadkursā mēs nostabilizēsim tādu pašu pamatiņu, kas ir nepieciešams, lai virzītos tālāk, iepratim tiešām profesionālai izpratnē par mājaslapu izstrādi. Un tas, ko jebkurš kursa dalībnieks, ko es gribētu, lai viņš paņem no šī kursa, ir pirmkārtām izpratni par to, kā vispār darbojas internets, kā darbojas mājaslapas. Tā pieredze, dzīvojot šajā digitālajā pasaulē, būs pavisam savādāk nekā tā ir bijis pirms kursa, jo uz visu jūs raudzīsieties ar šo te IT speciālista vērienu, ar skatu, un pavisam noteikti apgūstot jau šīs te tehnoloģijas, es redzu, kā cilvēkiem iedegās tā sajūta, ka viņi var, un viņi ir spējīgi, jo bieži vien tehnoloģija un programmēšana šķiet kā tāda ķīniešu valoda, kur ir neiespējami izlasīt vai uztvert, bet pēc kursa cilvēki būs to pašpārliecināti, ka viņi ir spējīgi jebko, ne tikai IT. Un tas ir noteikti kas tāds, ko es vēlos, lai kāds paņem no šī kursa. Un ja tu esi cilvēks, kuram ir interesi par IT, bet kuram varbūt ir nelielas šaubas par to, vai viņš spēs, vai viņam liksies interesanti, tad šis ievadkurs ir tiešām kas tāds, ko vajag pamēģināt, lai to saprast vienreiz par visām reizēm un tiešām nebaidieties, tiekamies kursos, viss izdosies.